Esiet sveicināti izlaušanās 2. sezonā, 23. sērijā. Es esmu Jete Gudeta, 2 gadus iespējamā misijā, 2 gadus Rīgas Juglas vidusskolā mācīju matemātiku, ekonomiku, matemātiku 5. 8. klasē. Un stāsts būs vairāk par matemātiku, jo ekonomika palika 2. plānā. Tā. Nu tā, pirms 2 gadiem es kaut kur tur, man liekas, sēdēju, un man bija tāds, Dievs, tik forši, tur tik iedvesmojoši, es zinu tik daudz metodas, ko tik es nedarīšu tajā skolā. Un skolēni būs tik atvērti, zinās noteikumus, klausīsies, acis mirdzēs, pavelc tikai visus. Realitātē 29 skolēni, 40 minūtes, katru stundu citā kabinetā. Tu atnāc, viņi atnāk, visi tādi. Katras stundas kustība ir jākomentē, par visu ir jāsmējās. 1/3 klases ir mācīšanās grūtības. Viņiem ir vai nu trūks lasīt prasmes, vai klausīšanās prasme, vai uzmanības noturēšanas prasme. Un ļoti daudz ir, es ar viņu nesēdēšu. Nākošais, tā bija situācijas analīze, un tad es uzstādīju mērķi, kā misijā pienākas, kad es tagad strādāšu pie skolēnu patstāvīgās mācīšanās prasmes un sadarbošanās prasmes. Un tad es darīju, ko varēju. Es aicināju uz konsultācijām, individuāli sarunājos, veltīju pat sabiedriskā transportā no rīta. Es braucu, es nesmaidīju no rītiem. Skolā varbūt savācos, Bet es skatos, tur brauc meitene, kurai ļoti slikts sekums, tad domāju, pats runāt ar viņu vai nerunāt. Tā, nē, jāuzprasa, kā viņai iet matemātikā, kā viņai vispār iet, un par rezultātiem pēc tam. un tad bija ļoti daudz uzdevumu pāros, individuāli, sistēmas, ka tev pa labi jājautā, pa kreisi, aizmugurē, uz lejā, augšā. Un tikai tad pie skolotāju. Super daudz sistēmu, bet skolēni, protams, joprojām darīja, ko gribēja. Un, ja mērķis saskan ar varbūt kādu citu kolēģi, vai vecākiem, vai pašiem skolēniem, tad īstenībā tev tajā kaujā nav jāiet vienam pašam. Un tad es ļoti sadarbojos ar klases audzinātāju. Es nebiju audzinātājs šai klasē, es biju vienkārši matemātikas skolotāja. Un mēs braucām ekskursijās, es piedalījos sporta dienās, projektu nedēļā, mēs kopīgi veidojām stundu plānus, un jo vairāk es šos bērnus iepazinu, jo man pašai labāk bija, un arī bērniem beigās. Un meklēju padomu pie kolēģiem, ļoti daudz piedalījos vecāku sapulcēs, un principā jau kaut kā lēnām ieņēmu jau klases audzinātājas asistentes lomu. Bet tā lielā nozīmība bija tam, ka ir svarīgi runāt ar kolēģiem par to, ko tu redzi savās klasēs. Pateikt audzinātāji paldies, kad es redzu, ka tava klase pēc mūsu vakardienas sarunas ar citu attieksmi atnāca uz manu stundu, vai kā uzrakstīt vecākam par to, ka iedomājieties, viņš šodien manā stundā piedāvājās savākt visu klasi pēc stundas, tikai tāpēc pēc pašas iniciatīvas. Tā nākošā tāda atziņa ir tā, ka es ļoti daudz devu, runāju, darīju, maz teicu, nē, negribu, nevēlos, nevaru. Un tomēr nebija sajūtas, ka no tā visa tā apjoma kaut kas mainītos ar šo klasi. Un tad tas brīdis, kad tu ieraugi kādu veiksmi, ir tad, kad tu atkāpies un pavēro procesu no malas. Un tajā brīdī tas brīdis bija tad, kad es piedāvāju klasē pašiem vadīt stundu, un tad ir mazs video, es ļoti ceru, ka tehniski aizies viss. Jūs dzirdēsiet un redzēsiet, ja ne, tad es izstāstīšu, kas tur būs. Šie ir apgriezti proporcionāli. Tas nozīmē, ja viens skaitlis palielinās, otrs pamatinās. Piemēram, kā šajā gadījumā. Jautājumi? Es nesapratu apgriezti proporcionāli. Jā, es arī domāju. Sorry. Un jo Aleks priekšā. Nē, šo mašīnu brauc lākās.
Bet kāds var būt, Ja mašīna brauktu ātrāk, viņai jau tas laiks, kādā viņa nobrauc, viņai jau pamazinātos. Tas laiks, kādā viņa nobrauc. Kāpēc? Ja nu viņa brauc pa pilsētu un pēc tam brauc pa Vēl jautājums. Droši jautājumi. Nav saprotams. Tas, ko jūs redzējāt, un tas, ko es pati ieraudzīju, ka viņi grib kopīgi sasniegt to mācību mērķi, viņi grib patstāvīgi uzzināt un darīt, un jo vairāk viņiem dod tos rīkus viņu rokās, jo viņi vairāk spēj izdarīt. Un lai man arī bija brīži, ka man gribējās padoties, un kad es netieku galā, ja viena trešdaļa klase pacēla uz roku, un es nesaprotu, bet šis bija tas rezultāts, kas īstenībā tā lielā atziņa no šī procesa ir, ka labāk vēl nekā tagad. Jo lai nostiprinātos kaut kādas prasmes vai zināšanas, vai tu ieraudzītu lietas, viņām ir jāiesakņojās. Un ja tas notiks ātri, tur nebūs iesakņošanās, un viņas nepaliks. Tāpēc es esmu ļoti priecīga, ka šī klase ir sasniegusi to, ko viņa ir sasniegusi. Un nākoši, kad ja viņi mācīsies matemātiku pēc citas skolotāja, es zinu, ka viņi tiks galā ar tām prasmēm, ko viņi ir ieguvuši. Un tā bija manu skolēnu izlaušanās no kaut kādām iepriekšējām rīcībām uz jaunām rīcībām. Bet tagad otrs stāsts būs par manu izlaušanos. Pirms misijas jutos mazliet iestrēgusi savā profesionālajā izaugsmē. Biju pārsvarā diezgan augsts perfekcionisms un liels gaidas pret sevi. Bija ļoti grūti kļūdīties un pieņemt varbūt savas kļūdas un pēc tam turpināt kaut kādu darbu, kur nu vēl stāvēt auditorijas priekšā. Es nesaku, es to tagad vajag droši, ka man nav satraukums, un vēl mācīt 30 bērnus vai arī pieaugušos vai runāt ar viņiem auditorijā. Un tas, ko es darīju, pateicu, paldies manai māsai par ilustrācijām, tās nav manas kājas, bet tas, kas tā atziņa ir labs, nenāk ar sēdēšanu, tas nozīmē ir jādara, ir jāanalizē sevi, jāstrādā, jāmeklē tā motivācija brīdī, kad tu gribi padoties un kad tu jūti, kad visi tavi kukaiņi traucē tev varbūt tām iet tālāk un tev nav spēka. Un tas garie pipi, paldies Mārtiņam par to, ka viņš bija pacietīgi lasīja viņus un ar visām tām emocijām, kas bija sakrājies. Bet tagad es varu teikt, ka es vairāk daru lietas, kas ir ar jēgu. Es domāju, ko domāju, un arī neapstājos pie pirmās neaizdošanās. Un kļūdas vairāk uzskatu kā pieredzi, un kāpju viņām pāri, un eju tālāk. Un līdz ar to, ja es neapstāšos un turpināšu, tas nāks gan labi man, gan arī maniem skolēniem un īstenībā visiem cilvēkiem, kas man ir apkārt. Un tātad no 1. septembra izlaušanās 3. sezona, 1. sērija. Es turpinu mācīt lielus un mazus. Es turpinu būt izglītībā, jo kur vēl labāku vietu, kur var nepārtraukti augt, mācīties un izlausties no savām iepriekšējām rīcībām.